Atceros, kā starp treniņiem gāja skatīties, kā čaļi spēlē basīti. Palūdzu mammai man pierakstīt uz basketbola nodarbībām. Nu, kas ir nevar? Kas? Atri! 9-0! Un tajā brīdī, kad tu sāc baidīties kaut ko pazaudēt, tad tu neko jaunu nespēji iegūt. Man ir jāsaka paldies Dievam, ka man ir tik liels smadzenes, lai visus šos brīžus būtu spējīgs atcerēties. Un es neesmu pārliecināts, vai bez basketbola es būtu par tādu kļuvis. Jo es esmu jauns, es esmu stiprs, es esmu ātrs. Es vienkārši stāstu par divu cilvēku pieredzi ar to, kuri dzenās pakaļ saviem sapņiem un kas ar viņiem notiek. Man liekas, ka jebkurš vīrietis grib būt muskuļots. Es nekad neesmu gatavs padoties, un to iemāca basketbols. Un to iemāca tā komanda, ar ko tu esi kopā. Man ļoti patika izrāde, ļoti daudz, kas tāds tiešām pamācošs bija, un uzskatu, jauniem basketbolistiem noteikti vajadzētu atnākt uz šādu izrādi. Un arī kārtējo reizi pierādījies, ka tas, kas notiek basketbola laukumā, ļoti, ļoti saistīts arī to, kas notiek arī dzīvē. Guru viņam saka, tu taču teici, gribēji kļūt par uzvarētāju. Šis atbild jā. Galvenā doma ir tāda, ka jābūt ir idejai. Idejai, sapnim, pēc kura tiekties. Un ir jāpadomā, kāpēc tu no tā sapņa atsakies. Vai tas ir to vērts atteikties dēļ kaut kādām sīkām lietām. Jo tajā brīdī, kad tu svarzāli, tas cilā šo smagums, tev ķermenis atrodas stresa stāvoklī, viņš ir noguris, viņš jūt spiedienu. Bet galva tajā brīdī ir brīva. Tur ir fiziski grūti, ka mums nav neviena, kas iet zem groza un cīnītos. Tāpēc, ka tur sāp. Un tam sapnim ir jādzenās pakaļ, cik vien tev ir iekšās. Un visu laiku par to jādomā.